Un mēs atkal parunāsim par kādu cilvēku, kas ir dzīvo Amerikā, viņš vēl ir dzīvs. Viņš ir viens no veselīgo principu aizstāvjiem, propagandētājiem. Viņš ļoti atraktīvas lekcijas lasa, un tie, kas zina angļu valodu, varat pameklēt, atradīsiet, ļoti skaistas lekcijas ir. Maikls Gregers. Te ir viņa bilde, kā viņš tur runā. Mums abiem tāda kopīga īpašība ir. Sevišķi te otrajā bildē abiem spīd pakauši, bet tas vēl nenozīmē, ka tur nekā nav iekšā. Un ja mēs ar uzturu uzņemam dienā 150-200 mg holesterīnu, viena ola ir apmēram 60 grami un gandrīz satur to daudzumu holesterīnu. Tad dzīves ilgums samazinās tikpat, kā ja mēs 15 gadus katru dienu izsmēķētu 5 cigaretes. Redziet? Tas ir pie nosacījuma, ja mēs neievērojam arī pārējos veselības likumus. Ja mēs viņus ievērojam, tad tie 15 smēķējošie gadi samazinās, un arī tas cigarešu skaits samazinās, šis skaitīgums. Tie ir tādi novērojami. Amerikāņiem ir tādas interesantas salīdzinošas metodas. Tālāk. Viena glāze auzu pārslas katru dienu pagarina mūžu tikpat, cik 4 stundas skriešana nedēļā. 2 valrieksti uzlabo veselību tāpat, kā 4 stundas skriešana nedēļā. Un ja mēs tā paskatāmies uz visiem šiem produktiem, tomēr cik tas ir vienkārši un nemaz nav apgrūtinoši. Nepiesātinātās augu taukvielas un kokšķiedra jūs pasargā no pēkšņas nāves. Pēkšņa nāve no kā iestājās? Tas ir sirds asinsvadu slimības galvenokārt. Sirds asinsvadu slimības. Tātad, šie asinsvadi, tātad insults, infarkts. Ņemsim vērā šos ieteikumus. Amerikā 75% cilvēku pie infarkta vai insulta, 75% cilvēku, ja viņi piedzīvo infarktu vai insultu, viņiem ir normāls holesterīna līmenis asinīs 5 mmol. Saprotiet? Šodien ir tāda ļoti interesanta lieta. Mums ir vainīgs holesterīns pie tā. Vai es ar šādu holesterīna līmeni asinīs varu mierīgi gulēt? Tā kā tā kundzīte guļ peļķē un nesaprot, ka viņi ir peļķē. Tāds interesants salīdzinājums, tāds Fausta darījums. Jūs atceraties Faustu no dievišķās komēdijas? Viņš slēdza derību ar velnu un ko velns viņam deva? Naudu, bagātību, skaistu jaunkundzi, visu deva. Un tā kā viņš visu to bija baudījis, viņš tomēr secināja, ka dievišķie likumi ir pārāki. Un tā, kad velns atnāca pēc viņa dvēseles, tad Dievs pateica un aizliedza vēlnam viņa dvēseli paņemt. Tas bija viduslaikos. Bet, kas attiecās uz veselīgu uzturu
Un kāds tad ir šis Fausta darījums? Izejot no holesterīna. Lai neaizsērētu asinsvadi, ir vajadzīgs 2 reizes zemāks holesterīna līmenis nekā oficiālā norma. Tā kā neticiet doktoriem. Holesterīna līmenim jābūt ir 2,5 un zem 2,5 milimolu litrā. To var panākt lietojot medikamentus vai pārējot uz augu valsts uzturu. Holesterīna samazinošo medikamentu blaknes ir kas? Paaugstināts glikozes līmenis asinīs. Līdz ar to pieaug 2. tipa diabēta risks. Smadzeņu darbības traucējumi, atmiņas zudums, aizmāršība. Un te ir Fausta darījums. Kam mēs pārdodam savu dvēseli? Vai nu infarktam, vai nu diabētam. Ja mēs gribam, lai mūsu holesterīna līmenis ir zemāks, tad mums jālieto ir holesterīna samazinošie medikamenti. Ja mēs lietojam holesterīna samazinošos medikamentus, tad mēs piedzīvojam diabētu un citas saslimšanas. Bet ir cita iespēja. Mēs varam pārdot savu dvēseli augu uzturam. Tā ir Dieva nozīmētā diēta un dzīvot veselīgi. Mums ir iespēja. Endotoksēmiskais pārtikas sindroms ir pazīstams jau ilgi. Cilvēkiem un ārstiem tas jau ir zināms vismaz 30 gadus, ja ne vairāk. Un parunāsim par šiem toksīniem. Slaidā. Vienā ēšanas reizē ar desu, omleti, ceptu olu, sieru vai pienu mēs uzņemam bakteriālos toksīnus. Mēs nevaram izbēgt no bakteriālajiem toksīniem, kuri atrodas dzīvnieku valsts uzturlīdzekļos. Mēs nevaram izbēgt. Mūsu artēriju spēja izplesties samazinās 2 reizes un ilgst 5 līdz 6 stundas. Ja šādu pārtiku lietojam 3 reizes dienā, un vēl ir alkohols, nikotīns un kofeīns, tad mūsu artēriju izplešanās tiek traucēta veselu diennakti. Un ja mēs tā ēdam katru dienu, tad cik ilgi mēs tā ēdam, cik gadus, cik mēneši, tik ilgi arī ir mūsu asinsvadi ir sašaurināti. Līdz ar to samazinās asinsvadu elastīgums, sāk tur veidoties saistaudi, pieaug asinsspiediens. Asinsvadu sieniņas iekšējais slānis iekaist, uzbriest, savelkas un veidojas tādi mikroarumi. Tā, kad kādreiz ir ilgstoši rokas ir ūdenī, mitrumā, tad viņas kļūst tādas grumbainas. Ja? Un šādas izmaiņas notiek arī asinsvadu iekšējā sieniņā, uz iekšējās sieniņas. Un tā ir ideāla vide, lai veidotos holesterīna pangas. Ideāla vide, ideāla vieta. Jo organisms šādu iekaisušu, nedaudz uzbriedušu asinsvadu sieniņu grib pasargāt no plīšanas, lai viņa nepārplīst, un lai viņu pasargātu, tad organisms tur veido saistaudus, kas ir tā kā armatūra. Un tad
veidojas arī šīs pangas. Un pieaug asinsspiediens. Jo tad, kad sirds muskulis asins ritē, jeb aortā izspiež šo lielo asins daudzumu tādās porcijās lielās porcijās, tad asinsvaru sieniņa izplešās, un šī porcija, šī daļa, šīs palielinātais asins daudzums, ja, šī masa iet pa visām artērijām, un visur tās artērijas izplešās līdz samazinās pie kapilāriem. Tas ir pulss. Un tad, ja šī asinsvaru sieniņa nav elastīga, tad pieaug spiediens tajā vietā. Jūs saprotiet, spiediens pieaug, un ja asinsvaru sieniņa neiztur šo palielināto, vairākas reizes palielināto spiedienu, tad viņi plīst un ir tūlītēji nāve. Jo tuvāk sirdī, jo ātrāk nāve, jo tālāk no sirds, jo šī nāve ir mazāk iespējama, veidojas infarkti un tādas lietas. Gaļas bakteriālo toksīnu ietekmi. Galvenokārt šos organiskos toksīnus mēs uzņemam no gaļas un piena produktiem. Šie toksīni, kurus uzņemam no dzīvnieku valsts produktiem, mūsu organismā izsauc hronisku, tātad ilgstošu, subklīnisku, tātad neredzamu, nekonstatējamu, bez speciālām metodēm, ja, iekaisumu, kurš palielina diabēta, sirds asinsvadu saslimšanas, audzēju plaušu slimību risku. Šāds iekaisums neveidojas no tīra dzīvnieku proteīna vai tīriem taukiem. Ja ir iespējams dzīvnieku produkciju attīrīt no šiem toksīniem, no šiem bakteriālajiem toksīniem, tad šādas lietas nenotiek. Un arī taukaudi ir jātīra. Bet tas ir sarežģīts process un neviens to nedarīs. Bakteriālos un olbaltumvielu toksīnus neiznīcina kuņģa sālskābe, gremošanas fermenti, vārīšana un viegla cepšana. Dzīvnieku tauki, ko mēs vienlaicīgi arī uzņemam ar dzīvnieku valsts produktiem, nodrošina šo toksīnu uzsūkšanos asinsvados. Visvairāk šie toksīni atrodas asinīs, aknās, nierēs. Un tāpēc senā Izraēla tauta no dzīvniekiem uzturā lietoja ko? Tikai muskulatūru. Tikai. Jebkuri iekšējie orgāni, ieskaitot sirdi, plaušas, aknas, liesu, nieres, arī iekšējos vēdera taukus, visus vai nu sadedzināja, vai atdeva suņiem. Gaļas produktu toksiskuma samazināšana. Kā mēs varam samazināt gaļas produktu toksiskumu? Pirmām kārtām mums ir jārunā par dzīvnieku nokaušanu vēsturiski un kā tas notiek šodien. Dzīvnieku nokaušana, vislabākie veselības pasākumi bija senajai Izraēla tautai un tām tautām, kas pieņēma šos principus. Arī islams, saucamā kašergaļa. Kā viņi veidoja? Pirmām kārtām uzturā lietoja tikai veselus dzīvniekus. Tikai veselus. Uzturā nelietoja grūsnus dzīvniekus un uzturā nelietoja
dzīvniekus, kuri baroja savus mazuļus. Tos uzturā nelietoja. Kā notika senatnē pareiza kaušana? Mēs zinām, ka visiem dzīvniekiem ir kakls, un tur ir saucamās jūga vēnes, kuras ar asu priekšmetu saimnieks vai kalps pārgrieza, dzīvnieku atasiņoja, dzīvam esot, viņš nosiņoja turpat mājās. Un zūdot kopīgajām asins daudzumam, visas asinis no muskuļiem un iekšējiem orgāniem iztecēja caur šo šķelto vietu ārā, un dzīvnieks aizmiga, praktiski aizmiga. Un tad, kad viņš bija aizmidis, tad viņam atņēma arī šo pēdējo dzīvību. Un nekādas vālis un nekādi āmuri pie apdullināšanas netika lietoti. Šodien kā notiek? Ja tev dzīvnieks ir mājās, tad šodien šausminās par šo nokaušanas metodi, kas ir, piemēram, islamā un senajā Izraēla valstī, un arī šodien tur tādi noteikumi ir. Cilvēks šausminās, un tai pašā laikā, ja dzīvnieks netiek pietiekoši atasiņots, tad šie visi bakteriālie toksīni paliek, un arī asins paliek gaļas produkcijā. Šodien dzīvniekus ved uz kautuvēm, tas ir papildus stress, un nevienmēr tur tik ātri tas darbs tiek izdarīts. Dzīvnieki tiek apdullināti ar elektrību, un nenotiek pareizi. Bioloģiski priekš cilvēka nenotiek pareizi viņa atasiņošana, nokaušana. Tās ir tādas briesmīgas lietas, bet par to ir jārunā. Par to ir jārunā. Ja dzīvnieks tiek normāli atasiņots, viņš tiek pietiekoši ātri atbrīvots no iekšējiem orgāniem, un senajās tautās dzīvnieku uzturā izlietoja, vai viņi turēja saldētavās? Neturēja. Dzīvnieku izlietoja tūlīt. Un mēs, kad runājām par iekaisumu procesiem, mēs pieminējām tās saucamās metāla proteāzes. Metāla proteāzes, viņas ir katrā šūnā. Katrā šūnā ir tāds šūnu veidojums, ko sauc par lizosomu. Lizosomās atrodas ļoti spēcīgi šie fermenti, šīs metāla proteāzes. Tad, kad dzīvnieks pēc nokaušanas viņa produkcija netiek ātri izlietot, šīs lizosomas sabrūk, šie fermenti izplūst ārpus šīm lizosomām un sāk sagremot, sāk šķelt šūnas un audus un veidojas tie paši toksīni, kādi ir pie baktērijām. Veidojas toksīni, kad šīs metāla proteāzes neregulētā veidā šķeļ olbaltumvielas. Un viņas mums ir kaitīgas. Un tāpēc dzīvnieks, ja viņi lieto uzturā pēc nokaušanas, ir tūlīt vai nu ļoti strauji jāatdzesē un jāsasaldē, vai viņš tūlīt ir termiski jāapstrādā un pēc tam jālieto uzturā, vai arī jāliek konservos. Ir divas iespējas, lai mēs izvairītos no šiem olbaltumvielu toksīniem.
Un pēc kaušanas mums ir jāuzglabā uzreiz, kā jau es minēju, vai nu sasaldētā veidā, vai termiski apstrādātā veidā visi šie gaļas produkti. Visi. Ja mēs runājam par gaļas produktu sagatavošanu, tad mums ir jāsaprot vēl viena lieta. Kā? Lai mēs pasargātu palikušo holesterīnu no oksidēšanās, lai mēs samazinātu šo olbaltumu toksīnu daudzumu gaļas šajos produktos, tad gaļas vienīgais, vispareizākais veids, lai viņu sagatavotu, ir vārīšana. Un tikai vārīšana. Un tad, kad notiek šī gaļas vārīšana, tad asinsvadi saraujās, viss liekais saturs, absolūti viss no asinsvadiem iziet ārā. Un tāpēc visas vecās saimnieces, ko darīja, kad vārīja gaļas produktus. Visas putas nosmēla nost. Ja mēs gribam vēl pareizāk un lietot šos gaļas produktus, tad pēc vārīšanas viss šis buljons ir jāizlej ārā. Viņš nav jālieto uzturā. Un te mēs nerunāsim par kūpināšanu, par desu veidošanu, par sālīšanu un tam līdzīgi. To mums vajadzētu aizmirst. Risks saslimt ar audzējiem ir lielāks gaļēdājiem salīdzinot ar veģetāriešiem un cilvēkiem, kur nelieto dzīvnieku valsts uzturlīdzekļus. Amerikā pētīja, ka pēc bakteriālo toksīnu un baktēriju daudzuma viskaitīgākā ir vistas gaļa. Te ir runa par to dzīvnieku produkciju, kuri tiek ražoti intensīvajā lauksaimniecībā, jeb rūpnieciskajā lauksaimniecībā, pareizāk sakot. Un te ir šis pētījums, ja mēs vistu ēdam katru dienu 50 grami, palielina audzēja risku 3 reizes, 100 grami 6 reizes. Medicīnas žurnālos, arī Amerikā un arī visur parādās tāds jautājums, vai mums jākļūst par veģetāriešiem? Kāda ir cilvēku apetītes un šodienas tā zinātnes tā atbild? Protams, ka nē. Kāpēc mums jākļūst par veģetāriešiem? Jāsamazina gaļas toksiskums, izmantojot pārtikā lietotās ķīmiskās piedevas. Un tad atkal visām tām ķīmiskajām piedevām, ko mēs jau uzņemam, mums nāk klāt vēl viena buķete. Un tas ir tikai tāpēc, ka mēs gaļu gribam lietot ne tikai vārītā veidā. Vidēji katru gadu no audzējiem mirst pasaulē apmēram vairāk kā 500 000 cilvēku. Tas ir aptuveni skaitļos 5 Boeing 747, kuri nokrīt katru dienu viena gada laikā. Pirms kādiem gadiem bija tāda milzīga traģēdija, kad Alpos Lībits pilots šādu Boeingu ievadīja kalnos un visi gāja bojā. Kalnā un visi gāja bojā. Tas, kad 5 Boeingi katru dienu iet bojā nepareizi uztur dēļ, un tas nav nekas. Tas ir apmēram tāpat, kā ir tāds spārnots izteiciens te mūsu kaimiņu valsts lielā tēvijas kara tam vadītājam. Viņš saka tā, dažu cilvēku nāve tā ir traģēdija. Bet, ja iet bojā miljoni, tā ir tikai statistika. Un to mēs šodien redzam visapkārt. To mēs redzam vienā kaimiņu zemē, tad dienvidu zemēs.
Tā ir statistika. Diemžēl. Audzēja augšanas īpatnības. Audzējs bez apasiņošanas nevar izaugt lielāks par sērkociņu galviņu. Audzēja šūnas izdala asinsvadu augšanas stimulātoru. VGF. Šis hormons, būtībā viņš ir hormons. Ja? Audzēja šūnas izdala šādu hormonu. Stimulē asinsvada tīkla izveidošanos ap audzēju, līdz ar to pastiprinās asinsrites ātrums audzēju barojošajos asinsvados. Un jebkurš ļaundabīgs audzējs, arī savā praksē es to pārliecinos vēl un vēl, ir pamatīgi apasiņots. Pamatīgi. Jo ja šāda apasiņošana nebūtu, viņš nevarētu tik intensīvi augt un attīstīties. Paturpināsim tālāk par audzēju augšanu. Aminoskābe, kuras pārpilnība stimulē audzēju augšanu, visvairāk atrodas gaļā, piena produktos, olās un zivīs. Un šī aminoskābe ir metionīns. Un tad, kad mēs runājam par to, par uzturu, var paskatīties atpakaļ, mēs pieminējām to, ka dzīvnieku valsts produktos tās aminoskābes, kuras organismam nav vajadzīgas, ir ļoti daudz, un tās aminoskābes, kuras ir pastiprināti vajadzīgas cilvēku organismam, ir maz. Optimālais olbaltumviela priekš cilvēku organisma ir augu olbaltums. Dažādu augu olbaltums. Un viena no šīm aminoskābēm, kura atrodas dzīvnieku valsts uztur līdzekļos lielā daudzumā, ir metionīns. Jau pirms 40 gadiem bija zināms, ka audzēju šūnas bez metionīna iet bojā. Diēta ar zemu metionīnu saturu pasargā no audzēju attīstības. Šis asinsvadu veicinošais stimulātors, šis hormons VGF, šī hormona veidošanos audzējā, pašā audzējā, ja, jo audzējs bez tā nevar attīstīties, slāpē visi krāsainie dārzeņi, augļi un sevišķi normālās sojas produkti. Tas ir vienalga, vai tā ir pupiņa, vai tas ir sojas piens, vai tofu, vienalga. Bet mums ir jāatcerās, kad ir tā saucamā teksturētā soja, kura ir tīrs olbaltums. Viņā ir mazāk šīs aizsargājošās vielas, un tāpēc labāk ir tofu, sojas piens vai sojas pupiņas. Šo VGF, šo audzēju stimulējošo hormonu veidošanu stimulē dzīvnieku valsts uzturlīdzekļi. Vegāns uzturs un pēc 1 gada samazinās prostata. Pārējot uz augu uzturu, 4 reizes samazinās mirstība no krūšu audzēju. Augu uzturs ir profilaktējošs šīm audzēju saslimšanām. Kāda ir realitāte? Realitāte ir ļoti interesanta. Labāk ir starošana, ķīmioterapija. Mums Latvijā labāk tur ir pīlāģu koks iesprausts stenderēs un tam līdzīgi, krupis spirtā. Ja? Vēl labāk ir vārdotāja, ragana, Kašpirovskis pie mums nav, bet mums dziednieki ļoti daudz, citi dziednieki.
jeb tā saucamā alternatīvā medicīna, nevis veselīgs augu uzturs. Zemene natūrā, ēdiet visu vasaru, 0,5 kilogramu zemenes, kamēr jums vēl viņas garšo. Mums jāskatās organismā, kad vairāk negaršo, uztaisiet pārtraukumu. Un ko Gregers pateica? Un par 52% gadījumu sākās audzējas samazināšanās jeb regresija. Ja lieto kazenes, tad ir vēl labāk rādītāji. Un audzēji izzūd sevišķi, ja tie ir mutes rīklas rajonos. Tā kā ir lietas, kuras mums ir jāmācās, katram, arī man jāmācās, un ir lietas, par kurām mēs parunāsim arī vēl turpmāk. Jāsaka, lai visiem laba veselība, vēl labāka apņemšanās un vēl labāka darbošanās šajās jomās. Visu labu!